Esam ciemos pie Lijānas Langas, kuru mūs ir laipni uzņēmusi savās mājās. Lijāna, milzīgs paldies par iespēju ar jums runāt, tik jauki dzirdēt to latvisko dzīvesgudro stingro stāju, ko jūs paužat jau vairāk gadu garumā par Latviju, par tām mūsu valodas vērtībām, uz ko mēs šo valsti esam uzņēmuši. Tūlīt 4. maijs. Kā jūs jūtat šo laiku? Pavasars ir klāt, brīnišķīgi laika apstākļi, vai Latvijā arī ir pavasaris tādā, varbūt radošākā ziņā? Kā jūs to jūtat? Jā, šogad 4. maiju es un kampaņa runā latviski, un es domāju, ka arī visi aktīvisti mēs sagaidām ar tādu labi padarītu darbu sajūtu, bet vienlaicīgi arī ar sajūtu, ka vēl ir ļoti daudz darba. Piemēram, vakar es paskatījos naktī Rīgas slimnīcas tīmekļa vietnes. Tas ir fakts, ja viņas ir viss atkrieviskotas. Ja? Un par to es varētu runāt ļoti ilgi. Ir nepārspīlējot simtiem institūciju, biznesu, kas ir atkrieviskojuši savus tīmekļa vietnes, savu publisko komunikāciju. Nemaz nerunājot par to, ka to ir izdarījuši visas Latvijas pašvaldības un visas ministrijas un padotības iestādes. Es varu tikai kā latvietis jums pateikt par to milzīgi paldies, noņemt cepuri jūsu priekšā un paklanīties, jo tas ir tas, ko mūsu vara nav spējusi panākt šajos 30, jau 4 gados pēc neatkarības atjaunošanas, un tās smagās sekas, kas mums bija līdz ar okupāciju un mūsu milzīgo pārkajošanu 50 gadu garumā, tas jūsu darbs ir kā svaiga gaisa malks mūsu sabiedrībai, mūsu latvietībai, un ir tik būtiski, lai jūs to turpināt, un tas mūsu ceļš jau nekad nebeidzas, tāpat kā Latvija. Kampaņa turpināsies līdz galīgai uzvarai, un ir vienkārši ļoti daudz labu ziņu, kas pienāk katru dienu, jo kampaņai ir plaša aģentūra un ļoti daudz palīgu un aktīvisti visā pasaulē. Piemēram, starppilsētu autobusu šoferīši ir sākuši atbildēt tikai latviski. Ja? Ir daudzi pārdevēji, kuri saka klientiem, kuri pieprasa apkalpošanu, faktiski pilnīgi pretiesiski. Krievijas valsts valodā pārdevēji atgādina klientiem, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda. Un tā daudz brīnišķīgu signālu, kas kuri iedvesmo un kalpo par tādu ļoti labu adrenalīnu tam, lai šī kampaņa turpinātos. Jā. Tas ir tas sirds darbs Latvijai. Es pilnīgi to jūtu, ka tas jums ir sirds darbs, lai mūsu valsts būtu tāda, kādai tai būtu jābūt, un ka mums nav jākaunās būt par latviešiem savā zemē, būt par latviski runājošiem un veidojošiem publisko vidi latviski. Jo šeit jau nav runa par to, ka kāds aizliegtu krievam mājās runāt krieviski savā starpā. Protams, jā. Bet mēs vēlamies savā valstī, vienīgajā valstī pasaulē, kur mums ir sava valsts valoda, latviešu valoda, sava kultūra, lai mūsu bērni augtu šajā latviskajā vidē. Pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem, pēc tam, kad bija šī absolūti šokējošā ziņa par to, ka Krievija ir uzsākusi pilnu mērogu karu Ukrainā, es biju tādā dilemmas priekšā, vai rakstīt 7. grāmatu, ja, vai izvērst kampaņu par jautājumu, kurš mani nodarbinājis ilgāku laiku. Par valodas jautājumiem es esmu rakstījusi arī pirms kara, ja, gan slejas, gan rakstus, gan arī par pārangliskošanās jautājumu, kā publiciste. Un es vienkārši sapratu, ka ir pienācis brīdis manā dzīvē, kad man ir jāuzraksta sociāla poēma, runā latviski, atkrievisko Latviju. Ja. Kura būs ar reāli taustāmiem rezultātiem. Ja? Un es, protams, nevarēju paredzēt, kā šī kampaņa izvērtīsies, bet viņi ir uzsākusi jau tādu pati savu attīstības ceļu. Tajā iesaistījušies ļoti daudz latviešu, jo ļoti daudz latviešu vienkārši sapratuši, ka
no valoda ir faktiski mūsu identitātes esence, mūsu konstitucionālā pamatvērtība, un ja nav valodas, nav ne valsts, ne tautas, ne nācijas. Ukraiņi to ir sapratuši, vai ne? Viņiem ir bijusi ļoti intensīva derusifikācija jau no 14. gada, un man tikko draugi atbrauc no Kijevas, un viņi tiešām apliecināja to, ka 99% viņi Kijevā visur dzirdējuši tikai ukraiņu valodu, un atkrieviskojušies ir pat Ukrainas krievi, ja, jo pieredzot šo ārprātīgi barbarisko karu, viņi vairs nevēlas, viņi vēlas būt ukraiņi, ja, jo viņi solidāri ar ukraiņiem, un viņi runā Ukrainas valsts valodā. Un viņi saka, ka viņiem ir tāda dziesma Movace Kordon, vai ne? Valoda ir valsts robeža, vai ne? Un Latvijā mēs redzam, kur ir krievu intereses, kur skan Krievijas valoda, tur ir arī mazā Krievija. Mēs vienkārši nevaram to atļauties, un objektīvi nepilna 2 miljonu valoda savā, nelielajā teritorijā. Ja? Mēs nevaram konkurēt ar pasaulē vairāk nekā 200 miljonu runātu valodu. Ja? Krievijā tur 140 miljonu apmēram. Ja? Tas ir neiespējami. Tā ir neiespējamā misija. Līdz ar to mums nekas cits neatliek, kā būt ļoti stingriem savā valodas politikā. Tā ir bezkompromisa politika. Ja tu vēlies dzīvot Latvijā, runā latviski. Ja tu vēlies runāt ikdienā Krievijā, publiskajā telpā, ir jādzīvo Krievijā. Jo Latvija nav mazā Krievija. Un privātā telpa kampaņa absolūti neinteresē. Kā cilvēki, kā draugi sarunājas savā starpā, vai kā sarunājas ģimenes, ja mums ir vairāk kā 140 mazākuma tautības, tā nav neviena darīšana. Ja? Kā cilvēki sarunājas privāti, bet publiskajā telpā mēs krievināšanu necietīsim. Ja? Ir svarīgi, ka jūs to sakat, jo ir tik maz inteliģences, kas uzdrošinās šobrīd Latvijā kaut ko tādu teikt, tik skaidrs vārdus ar mugurkaulu, un jūs to sakat, un tas ir brīnišķīgi. Ja mēs skatāmies publisko telpu un to lielo diskusiju, kas šobrīd ir par sabiedriskajiem medijiem un to pārraides satura ziņā krievu valodā no 2026. gada, ko vajadzētu pārtraukt saistībā ar pieņemtajiem drošības dokumentiem mūsu valstī, bet es skatos un es vienkārši nespēju noticēt latvieši, kas ir pie varas Latvijas radio, Latvijas televīzijā, LSM lielajā sabiedriskajā portālā, Sepulpē padomē, visi kā viens iestājas par krievu valodas pozīciju nostiprināšanu, paildzināšanu. Es tiešām nesaprotu, vai šie cilvēki ir vienkārši negodīgi, nesaprot situāciju, nesaprot kara situāciju, kurā mēs jau tagad esam. Kā jūs redzat šo situāciju? Šo situāciju es redzu tā, man ir grūti komentēt, kāda ir motivācija šiem cilvēkiem runāt to, ko viņi runā, kāpēc ir tik aktīva iestāšanās par Krievijas valsts valodas turpmākām pozīcijām sabiedriskajos medijos uz, citu daudzu simtu mazākumu tautību valodu rēķina, ja, kuru klātesamību, ja 30 gados sabiedriskais medijs nav bijis spējīgs nodrošināt, ja. Tādas atsevišķas redakcijas, kurās strādā, krievi, tā ir faktiski rusifikācijas turpināšana, ja. Kas nekādā gadījumā nav pieņemama. Un, es domāju, ka ja kolektīvi neskādēļ tik aktīvi iestājas pret valsts drošības dienestu priekšlikumiem, ja, un pret valsts drošības koncepciju, kas ir likums, par kuru parlaments jau ir nobalsojis, ja.
tad, piemēram, Sepuli noteikti ir jāvērtē, vai viņi nepārkāp savus pilnvaras. Ja? Un es domāju, ka te ir darbs pētniekiem izpētīt, kāpēc no sabiedrisko mediju puses, no Sepuli puses ir šāda prokrieviska retorika Krievijas interesēs. Ko citu, lai secina? Vai tas nav darbs drīzāk izmeklētājiem, nevis pētniekiem? Es pieļauju, jā, es negribu neko konkretizēt. Tad katrā ziņā tas rada ārkārtīgi daudz jautājumu. Es vienkārši klausos un skatos to visu, kas notiek, ko runā Brauna no Latvijas radio, ko runā Roķe, ko runā Latvijas televīzijas vadītājs, ko runā Cerava. Es gribu viņiem pieiet klāt un palūgt, vai jūs zinat, ka Ukrainā ir karš, vai jūs zinat, ka tās rusifikācijas ārprāta šķēres, kas tur griež katru dienu ukraiņus uz pusēm par to, ka viņi ir ukraiņi, tās šķēres griezīs arī latviešus, ja viņiem tāda iespēja radīsies šeit griezt atkal. Jā. Un šie cilvēki vienkārši ņem un nostiprina šo te kultūru šeit. Tad kur tad mēs ejam, ja šādi, un kā šādi cilvēki vispār varēja nonākt vadošajos amatos visās mūsu lielajās mediju organizācijās ar 10 miljonu budžetu vienmēr bļāva, ka nav naudas. Tagad ir nauda, un ko viņi dara? Jā, tagad nesen 24. aprīlī beidzās publiskā apspriešana mediju politikas pamatnostādnēm. Es darbojos biedrībā par latviešu valodu. Starp citu, šī biedrība tika dibināta 12. gadā pirms valodas referenduma, lai mobilizētu sabiedrību, iet uz referendumu un balsot. Un mēs iesniedzām savus priekšlikumus, un tāda, mana analīze ir šāda, ka ir ļoti interesanta situācija izveidojusies, faktiski konflikta situācija, kas izpaužas arī sabiedrības retorikā, sabiedrisko mediju pārstāvi retorikā, ieteicis nemitīgs konflikts. Un, kad to konfliktu veido tas, ka, teiksim, sabiedrisko mediju politikas pamatnostādes un redakcionālās vadlīnijas, kuras ir ļoti liberālas, kuras runā par dažādām sabiedrības grupām, dažādu sabiedrības grupu interesēm un tam līdzīgi, ka viņas nonāk konfliktā ar faktiski mūsu satversmes pamatvērtībām un mūsu satversmes nacionālo ietvaru, jo pie mums ir nacionāla demokrātiska iekārta valstī. To nosaka mūsu satversme. Un savukārt mūsu mediju politikas pamatnostādnēs nav piemēram atsauksmes uz satversmi, un uz nacionālu demokrātiju, bet ir šī liberālā retorika par dažādu grupu interesu apmierināšanu un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka vienkārši tās dzirnavas malas un kaut kādas miltus mēs beigās dabūsim, bet tas process ir ļoti ilgs un faktiski es uzskatu, ka ir jānonāk pie kaut kādiem veselā saprātā un mūsu nacionālajās interesēs balstītām pārliecībām un politikas. Paldies, Lijāna! Latvija būs latviska. Runā latviski.